Es atceros brīdi, kad Dievs mani pamodināja. Tā nebija lūkšana tāda klasiskā nozīmē, bet es atceros pirmo tādu brīnumu. Turpat nē, tas bija tā kā izziņa man bija, jā. Es biju ziņkārīgais, jā, un es biju nomaldījies viltus mācībās, ezotērikā, hinduismā, dzenbudismā un visādos ismos, jo meklētāju sātans zog, jā. Meklētājs zina, ka ir kaut kas vairāk nekā materiālā pasaule, bet viņš vēl Kristu nav atradis. Tātad viņu vairs nevar piesaistīt vienkārši ar materiālo, jā. Viņu piesaista ļaunais ar mistiku, jā, ar kaut ko ūturi, jā, tādām lietām. Un es lasīju grāmatu par pēcnāves redzējumiem. Tur bija viena nodaļa par pēcnāves redzējumiem. Man bija kaut kāds 16 gadu apmēram. Es gulēju ventā uz vienas saliņas nelielas, sauļojos, peldējos un lasīju to grāmatu. Es lasīju to grāmatu, un tur bija par to, ko cilvēki redzējuši pēc nāves. Jā, un es nesaku, ka tā ir patiesība, kas tajā grāmatā bija rakstīta, bet es saku, ka Dievs to lietoja, lai es pagrieztos pret debesīm un pateiktu vai padomātu apmēram šo. Tad jau tas, ko par Jēzus Kristu saka, ir patiesība. Tā bija mana reakcija. Viss ceļojums sākās no tā brīža.